Mums te ir vairāk materiāli, dažādi materiāli. Atradu vēl īstīti, pagrabā mētājās. Ideja tāda, ka tur ir krāsa virsā, un tas ir svarīgi. Tas arī kā viens testa tonis. Nu, un viņš ir nokrāsots, un kā, piemēram, ja mēs gribam kaut ko jaunu, vai ja mēs gribam dabūt atpakaļ struktūru, piemēram. Nu, varbūt ne šim dēlim, bet vispār, ja gribētu, iekšā ir jau sadzīta krāsa. Jautājums, kā to var tā pēc tam dabūt ārā. Tādēļ mēs arī taisam šo testu. Te ir dēlis, viņš ir ļoti vecs, kur redzēt, piķis ir virsū. Parkets, kas klāts uz piķa savā laikā. Sen. Te ir vecā lakas kārta. Varētu būt 2, 3, pat 4 kārtās. Tas ir ļoti labi, arī ļoti labs tests dēlīts, jo šodien tādām lakām vairs nestrādājam. Vai vēl saziņu, kādēļas kaut kāda laka principā nav vairs īsti domāta mūsdienā. Tā varētu teikt, laikam. Un pilnīgi parasts dēlis, nu, ko viņš nav bijis apstrādāts, saules lietas ietekmē, viss iespējamais ārā stāvējis kaut kur, nezinu, kam viņš bijis pirms tam. Viņš ir pelēks, tāpēc, ka viņš nav apstrādāts. Tāda viņa kļūst ar laiku pelēki, jā. Nu, arī kā testa dēlīts. Nu, mums ir ļoti daudz variantu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 8, jā. Un tas ir vēl viens neapstrādāts. Nu, viņi principā nevajag, bet mums ir 8 dažādi testa mazie paraudziņi. Un tad brauksim tālāk.